Esam nonākuši līdz ziemas rapsim. Šeit ir iesēts šķirņu dominators. Sējas laiks ir bijis 15. augusts, sēts ar hošpokus. Protams, tika pievienot klāt arī amofos, un pēc tam tika izkliedēts kālija chlorīds. Rapsīts, kā redzam, ir labs, bet vietas ir tukšas, kas visdrīzāk arī izslīd. Un tagad apskatīsim, pajautāsim mūsu kolēģiem, kāds ir viņu redzējums un viedoklis par šo lauku. Kā redzam, šis rapsis jau ir gan attīstījies, jau ziedpumpuri ir redzami. Ja runājam par auga aizsardzību, šobrīd es teiktu, tas būtu pats pēdējais brīdis noteikti, kad lietot, lai sekmētu sānu dzinumu attīstību un piebremzētu augšējā centrālā attīstību strauji. Kā varbūt, Vilni, tev ir kāds komentārs? Ņūfarm portfelī šādām problēmām ir fungicīds Orius, kas ne tikai aizsargās no izplatītākajām slimībām, bet arī veicinās šo sāndzinumu veidošanos un veidojot rapsim šo kompaktāku augumu. Kā jau mēs konstatējam uz lauka, ir spīduļi, ir arī redzēti smecernieki uz lauka. Šādos gadījumos Ņūfarms piedāvā Kaiso, kas ir pieskars iedarbības insekcīds, vai Carnadins Extra, sistēmas iedarbības insekcīds. Varbūt pastāst nedaudz, kas šobrīd šī lauka jau ir izdarīts. Šajā laukā ir veikts smidzinājums ar auga augšanas regulatoriem, kā arī insekticīdu. Tika pievienot klāt arī mikroelementi. Ikar B150 1 litrs un Actiflo Combo 2 litri. Actiflo Combo tika pielikts klāt, tāpēc, ka ir nepieciešams arī molibdēns. Šis produkts satur molibdēnu, kā arī ir iekšā pietiekamā daudzumā kalcijs, kas ir ļoti nepieciešams augā, līdz sevišķi ātrākā veģetācijas attīstībā. Jo tūlīt parādīsies lielāks siltums, augi ļoti ātri ies uz augšu, un mēs ar kalciju palīdzību novērsīsim stublai plēsāšanu. Fungicīda un insekticīdu smidzinājumiem droši var pievienot klāt arī fuzulātu forti, graminicīdu, vienīgi labi apkarošanai. Kā redzams, šim laukam pavasarī tas nav nepieciešams, jo darbs ir labi izdarīts jau rudenī. Esam apskatījuši un izvērtējuši šo ziemas rapsu lauku. Paldies kolēģiem Vilnim un Girtam. Tiekamies uz lauka!